Problēma tajā, ka cilvēki uzskata, ka finanses ir super praktisks lietas, ka tas ir 1+1 ir 2. Skaitīt naudu. Kaut ko Excelī ielikt un kaut ko paplānot uz nākamajiem mēnešiem vai gadiem, un ar to viss beidzās. Un kaut kur mācēt sakrāt naudu un investēt. Patiesībā tie ir tikai knapi 20% no tā visa. 80% atslēga patiesībā iekšējais stāvoklis. Mēs ar praktiskām zināšanām kaut kur tiksim visu laiku uz priekšu, bet būs vienā brīdī siena. Un tas vairs nav arī par to, cik tev daudz naudas ir, vai tev ir nepietiekama naudas tavā uztverē. Cilvēki, kuriem pārliek daudz naudas. Patiesībā tiem, kuriem ļoti daudz naudas, viņiem ir cits problēmas. Un viņiem pat lielāks problēmas nekā tiem, kuriem nav naudas. Praksē miljonāri arī. Viņi saka man, Kristapes, man dienā ir 100 domu par naudu. Visas ir ar vienu fonu, bailes pazaudēt. Veselība čupā, attiecības čupā, daudz kompensācijas mehānismu ikdienā. Ja? Nauda ir, bet vispārējais pietrūkst. Patiesībā kaut kur tiem, kuriem ir tā lielā nauda un viņi nav strādājuši savu iekšējo psiholoģiju, viņi to neapzina, viņiem pat kaut kur patiesībā dzīvē ir daudz grūtāk.